tiekam iekšā. Te mazliet nekārtība, bet to mēs savāksim. Šis dzīvoklis, jā, ir viens no ekskluzīvākajiem, kas mums ir pieejams. Un dzīvoklis pavisam neliels, vairāk paredzēts pāriem. Mēs ļoti uzstājam uz to tuvību, uz kopā būšanu. Par pašu telpu. No pirmo acu uzmetiena varbūt šķiet, ka šeit kaut kā trūkst. Viss mums ir, nekā te netrūkst. Par toleti. Eko dabai draudzīgie un sportam draudzīgie, jā. Īsti virsū nesēžamies, bet turamies, stiprinam muskuļus. Spainīt izskalojam, turpat arī salaižam ūdeni. Ārā ir dīķis. Varam apskaloties. Var mēģināt arī dušas uzgalīti pie spaiņa pievienot. Skatāmies paši par katru sūdu, jo izīrētājiem nevajadzētu zvanīt. Ar gaismu ir patums, pa griestiem ir pa tām lielajām spraugām saulītē, ja tiek, tad ir tīri gaišs. Mēbeles, protams, liekat kādas gribat, kur gribat. Suņi, kaķi, papagāļi, drūši, čūskas, zirneklīts jau kāds ir jūs vietas. No traukiem kaut kas ir, to es atstāšu. Elektrība pārsvarā ir, televizors nav, bet ir kaut kas ekskluzīvs. Šeit mums ir klusā dabā akmens. Tur var samest segas, pilvenus, piemiņas, es domāju, savus 10 var izguldīt noteikti. Pa komunālajiem bēda liela nav jātur. Siltums principā necik neizmaksās, te var pieelpot tāpatās. Šīs dienas laikā vajadzētu izlemt, jādodiet ziņu, jo pieprasījums ir milzīgs. Mans numuriņš jums ir tad, jā.